Vairāk nekā pusotru gadu Krievija bija uzbrukumā. Tas bija lēni un smagnēji. No malas vērojot teritoriālās maiņas, to bija grūti novērot. Bet visu to mēnešu teritoriālo ieguvumu uzkrāšanās gal galā radīja ievērojamas izmaiņas frontes līnijas formā. Tad šī gada martā notika kas īpašs. Neto iegūmi vienkārši apstājās. Krievija turpināja virzīties uz priekšu dažos rajonos, bet Ukraina citvieto vairāk nekā kompensēja. Martā tīrā iegūmā 34 kvadrātkilometri, aprīlī 119 kvadrātkilometri un maijā aptuveni 259 kvadrātkilometri. Tas tuvojas tam brīdim, kad man iespējams nāksies pilnībā pārveidot šo slaidu. Tas vairs nav troksnis. Kaut kas patiešām ir mainījies. Jautājums ir, kas tieši? Šodienas video ir mūsu mēģinājums rast atbildes. Mēs sāksim ar papildu apstiprinājumu tam, ka tas patiešām notiek, neskatoties uz skeptiķu viedokļiem, kas neredz mežu aiz kokiem. Tad es apskatīšu 8 lielas izmaiņas, kas ir notikušas kaujas laukā, kuras ir pārāk daudz, lai es tās visas uzrakstītu uz ekrāna. Bet tās ir laikapstākļi, mežu izciršana, Starlink, Telegram, triecieni pa dzelzceļa infrastruktūru, triecieni Krievijas aizsardzības rūpniecībai, uzbrukumi naftas infrastruktūrai un lielāki zaudējumu rādītāji. Tad es noslēgšu ar dažiem komentāriem par to, kur tas varētu virzīties tuvākajos mēnešos. Bet sāksim ar to piezīmi, ka šī ir reāla ietekme. Jūs iespējams jau iepriekš esat redzējuši kritiku par šādiem skaitļiem. Kaut kas līdzīgs. Nē, Ukraina patiesībā neiegūst teritoriju. Pret uzbrukumi ir vērsti pret Krievijas virzību pelēkajā zonā, kur viņi patiesībā nekad neizveido kontroli. Tas viss ir bezjēdzīgi. Iesim tālāk. Labi, man nav problēma ar šī punkta premisu, jo tā atspoguļo mūsdienu kaujas lauka realitāti. Dronī padara neitrālo zonu kilometriem dziļu, un dažās vietās tā pārsniedz 10 kilometrus. Krievija virzās uz priekšu sūtot 1, 2 vai 3 karavīrus mēģināt ielavīties neitrālajā zonā, atrast slēptuvi un tad skatīties, kas notiks tālāk. Tomēr viens karavīrs konkrētā apgabalā nenozīmē, ka tas patiesi nonāk Krievijas kontrolē. Problēma rodas tad, kad dienas beigās kādam, kurš kodē kartes datus, ir jāpieņem lēmums par to, kā sadalīt līniju. Ja vadās pēc tā, kurš tur bija pēdējais, tad līniju izmaiņas kļūst daudz mainīgākas. Bet ja tu šaubu gadījumā vērtē par labu esošajam kontrolētājam, tad neliela iekļūšana līniju nemainīs. Šie kodēšanas noteikumi tad precīzi nosaka, kā izskatās teritoriālās apmaiņas rādītāji, un tāpēc tajos var redzēt lielu variāciju, pat ja to kodētāji piekrīt par to, kas patiesībā notiek uz vietas. Tomēr kritika, ka Ukraina gūs šķietamus teritoriālus iegūmus, neizprot būtību un nepilnīgi ņem vērā pierādījumus. Krievija virzās uz priekšu, paplašinot uzbrukumu un pēc tam cenšoties ievest papildus spēkus. Ja Ukraina atgūst visas vietas, kur Krievija cenšas paplašināt uzbrukumu, mums joprojām jāsacina, ka Krievijas ofensīva tuvojas beigām. Un, lai gan martā varēja šķist saprātīgi domāt, ka tas ietekmē datus, 259 kvadrātkilometri maijā prasa dziļāku skaidrojumu nekā tikai to. Kaut kas ir mainījies uz vietas, un mums jāsāk saprast, kas tieši. Patiesībā uz vietas ir mainījušās daudzas lietas. Bet sāksim ironiski ar to, kas lielākoties ir gaisā – laikapstākļi. Esmu pārliecināts, ka jūs jau zināt šī stāsta pamatus. Mitrums nav labs, lai smagos transportlīdzekļus nogādātu pozīcijās. Un, neskatoties uz to, ka droni dominē frontes līnijā un nelielas iefiltrēšanās grupas ir kļuvušas par jauno normu, mehanizētās vienības joprojām var izmantot izveidojušās spraugas, un visiem, jebkurā gadījumā, ir nepieciešama apgāde. Šī ziema bija augstāka un ar vairāk nokrišņiem nekā iepriekšējā gadā. Tas nozīmēja būtiski vairāk sniega. Kad pienāca marts, šis sniegs sāka kust, radot īpaši sliktu Rasputicas dubļu sezonu pavasarī. Tādējādi Krievijas ofensīvā iestrēgā. Labi, protams, bet vai tu redzi pretrunu starp šo teoriju un datiem? Ukraina tagad virzās uz priekšu. Rasputikas arguments paredzētu sastingtu frontes līniju, nevis veiksmes pavērsienu. Ir pilnīgi saprātīgi domāt, ka atpūsnis palīdzēja palēnināt Krievijas tempu, taču mums ir nepieciešama cita teorija, lai pilnībā izskaidrotu datus. Tālāk ir koku josla.
Man ļoti patīk šis Ukrainas attēls, ne tikai tāpēc, ka tas ir skaists, bet arī tāpēc, ka tas izskaidro, kā valsts ieguva savu karogu. Tomēr tālumā slēpjas vēl kas cits – koku josla. Tehniskais termins tam patiesībā ir vēja aizsargjosla. Vēja aizsargjoslas palīdz kontrolēt augsnes eroziju, kas citādi iznīcinātu Ukrainas statusu kā Eiropas maizes klētī. Viens trukums. Uzbrukošie karavīri var izmantot tos kā aizsegu, lai paslēptos no droniem. Jā, šeit tiek norādīts, ka Staļina laika lauksaimniecības politika tagad palīdz Krievijas karavīriem iekarot Ukrainu. Izņemot to, ka klīst baumas, ka Ukraina ir agresīvi sākusi dedzināt šīs koku joslas, tādējādi piespiežot Krievijas karavīrus virzīties pa atklāto stepju. Tagad šīs politikas apmērs nav skaidrs, bet jebkurā gadījumā mēs joprojām nonākam pie tā paša loģiskā trūkuma kā iepriekš. Koku dedzināšana vajadzētu apturēt Krievijas karaspēka kustību. Labi, pārbaudīts. Taču tas patiesībā apgrūtinātu Ukrainai virzīties uz priekšu cauri starpzonas posmiem, kuras tā labāk kontrolē. Tāznader. Mums joprojām ir nepieciešama cita teorija, lai pilnībā izskaidrotu datu pavērsienu. Treškārt, mums ir Starlink. Jūs iespējams arī šeit jau iepriekš esat dzirdējuši šo stāstu. Starlink ierobežoja Krievijas karavīru iespējas izmantot termināļus Ukrainas teritorijā, tādējādi pārtraucot vienu no galvenajām metodēm, ko viņi izmantoja uzbrukumu un vēlāk arī aizsardzības koordinēšanai. Kad izslēgšana notika februārī, mēs visi sākām gaidīt, ka Krievijas ieguvumi mazināsies. Galvenais jautājums bija, vai tas būs īslaicīgs traucējums, vai arī efekts saglabāsies ilgākā laika posmā. Joprojām ir grūti apgalvot, ka Starlink pastāvīgais zaudējums pēc vairākiem mēnešiem noved pie Ukrainas ievērojamiem panākumiem. Tomēr Krievija negaida, ka īsts aizvietotājs būs pieejams līdz 27. gadam. Tas liek aizdomāties, kāpēc Kremlis šo ievainojamību neuztvēra nopietnāk jau pirms 4 gadiem. Taču pagaidām Krievija saskars ar pieaugošām vadības un kontroles problēmām. Ir saprātīgi domāt, ka šī bija pirmais domino kauliņš, kas ļāva Ukrainai sasniegt daudz vairāk. Ceturtkārt, mēs pievēršamies Telegram. Šis ir dubults trieciens. Aptuveni tajā pašā laikā, kad Krievija zaudēja Starlink, Kremlis sāka ierobežot Telegram. Tas bija politisks solis. Tāpat kā jebkurš cits sociālo mediju kanāls, Telegram var izplatīt ziņas par pilsoņu neapmierinātību ar valdību, un, vēl sliktāk, var koordinēt protestētājus iziet ielās. Ir viena neliela problēma. Krievijas karavīri arī izmanto Telegram, lai koordinētu savas darbības. Tātad, tajā pašā laikā, kad iebrucējiem bija grūtības piekļūt internetam, viņi arī nezināja, kur doties, lai savstarpēji sazinātos, kad beidzot tika tiešsaistē. Šī Ukrainas ofensīvas aspekta interesantā puse ir tā, ka tas Krievijai var pārvērsties par apburtu loku. Jo sliktāk Krievijai klājas kaujas laukā, jo lielāka neapmierinātība būs iedzīvotāju vidū. Taču, jo lielāka ir iedzīvotāju neapmierinātība, jo lielāks ir Kremļa stimuls ieviest vēl stingrākus ierobežojumus sociālajos tīklos. Un tad mēs atgriežamies atpakaļ sākumā. Jo vairāk ierobežojumu tiek ieviests sociālajos tīklos, jo sliktāka Krievijai izskatīsies situācija kaujas laukā. 5. Mēs pārējām pie triecieniem pa dzelzceļu. No manas perspektīvas šeit lietas sāk kļūt interesantas. Mēs iespējams redzam būtiskas pārmaiņas tajā, kā Ukraina vada karu. Ja mēs uz mirkli varam atkāpties no galvenās sarunas, NATO plāns sakaut Krieviju vienmēr ir balstījies uz Krievijas apgādes līniju iznīcināšanu. Neatkarīgi no tā, kas notiek pašā frontē, tas nav svarīgi, ja šie karavīri nevar saņemt papildu apgādi un munīciju. Patiesībā Krievijas panākumi frontes līnijās ironiski padara apgādes problēmu vēl smagāku. Tātad jūs vienkārši izbadināt viņus un gal galā uzvarat faktiski bez cīņas. Ukrainas problēma ar šīs stratēģijas atkārtošanu ir tā, ka jums ir jāspēj pielietot spēku daudzus kilometrus aiz frontes līnijas. Vēsturiski šī spēja ir bijusi rezervēta tikai pašām spēcīgākajām valstīm. Protams, Ukraina jau pēdējos 4 gadus ir uzbrukusi šādiem pieejamiem mērķiem. Taču tie ir bijuši atsevišķi uzbrukumi, nevis daļa no ilgtermiņa ilgtspējīgas kampaņas. Iespējams, tā vairs nav. Triecienu pa dzelzceļu un citu triecienu loģistikas objektiem temps pēdējo mēnešu laikā ir pieaudzis. Nav skaidrs, kā Ukraina to ir panākusi. Acīm redzot, atbilde zināmā mērā ir droni.
Viena no versijām ir tāda, ka Ukraina ir samazinājusi Krievijas pārsvaru šķiedru optikas dronu jomā, tādējādi novēršot problēmu, kas iepriekš ļāva Krievijai efektīvāk ietekmēt pelēko zonu. Taču jebkurā gadījumā Ukraina ir atradusi veidu, kā ar droniem iekļūt daudz dziļāk Krievijas kontrolētajā teritorijā, un tas sāk atstāt ietekmi uz frontes līnijām. 6. ir šī turpinājums. Uzbrukumi Krievijas aizsardzības rūpniecībai. Tā vietā, lai uzbruktu loģistikai, jūs varētu vienkārši iznīcināt Krievijas rūpnīcas. Ja tavs pretinieks nevar ražot ieročus, tad tavs pretinieks nevar arī šaut ar ieročiem. Šīs stratēģijas šķērslis iepriekš bija tas, ka ieroču rūpnīcas parasti atrodas ļoti tālu no frontes un salīdzinoši aizsargātās ēkās. Tāpēc, lai šī stratēģija izdotos, tev ir nepieciešami ieroči ar lielu kaujas slodzi, kas spēj darboties lielā attālumā un izvairīties no pretgaisa aizsardzības. Krievijas pretgaisa aizsardzība jau gandrīz gadu pamazām sabrūk. Tikmēr Ukrainas aizraušanās ar rozā putniem ir radījusi tālas darbības, salīdzinoši lielas jaudas ieroci, kas ir piemērots rūpnīcas triecienam. To, ko mēs šeit nevaram noteikt ar pilnīgu pārliecību, ir ietekmes apmērs. Krievijas pilsoņi ir mazāk ieinteresēti sniegt bezmaksas kaujas bojājumu novērtējumus, tad tiek trāpīts kādai no šīm rūpnīcām, jo sprādzieni nav tik dramatiski kā cita veida mērķiem. Runājot par to, 7. ir triecieni Krievijas naftas infrastruktūrai. Šī ir vēl viena kategorija, kurai jums nav nepieciešams ilgs mans skaidrojums, lai to saprastu. Kijīva vēlas izturēties pret Krieviju kā pret degvielas uzpildes staciju, kas izliekas par valsti, un Kremlis cenšas atrast atbildi. Es to nevaru pietiekami uzsvērt. Visa šī kara gaita ir kļuvusi par Kremļa lielāko finanšu projektu kopš Padomju Savienības sabrukuma. Uzvara vai zaudējums būs atkarīgs no bilancēm. Cik daudz naudas ieplūst Kremļa kasē un cik daudz tiek iztērēts karavīru apmaksai. Triecieni Krievijas naftas infrastruktūrai, naftas pārstrādes rūpnīcām, ostām un ēnu flotes tankuģiem risina vienādojuma ieņēmumu pusi. Tā kā Krievijas pretgaisa aizsardzība ir tik vāja, šī stratēģija jau vairākus mēnešus darbojas, un šķiet, ka Kremļa situācija tikai pasliktinās. Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcu jauda aprīlī sasniedza zemāko līmeni 16 gadu laikā. Attiecīgi Kremlim nākas samazināt savus vervēšanas centienus. Aizsardzības ministrija 1.26. gada ceturksnī sasniedza tikai aptuveni 70% no sava vervēšanas mērķa. Daļēji kā sekas tam, Krievija tagad vervē mazāk karavīru nekā zaudē kaujas laukā. Atkal Ukraina izmanto šo situāciju savā labā. Visbeidzot, mums ir pieaudzis Krievijas karavīru zaudējumu skaits. Šī ir otra vienādojuma puse. Krievija joprojām varētu redzēt kopējo karavīru skaita pieaugumu pat ar samazinātiem vervēšanas tempiem, ja zaudējumu līmenis nebūtu augsts. Bet tas ir. Atkal, daļa no tā šķiet saistīta ar to, kā Ukraina uzvar cīņā par dronu pārākumu. Otra puse ir Krievijas kopējā stratēģiskā nostāja. Militārā stratēģijas pamati māca, ka iebrukošajai armijai ir nepieciešams ievērojami vairāk dzīvā spēka nekā aizsargājošajai armijai. No tā izriet, ka ja tu turpini uzvesties kā iebrukošā armija, bet tev nav pietiekami daudz personāla, lai to atbalstītu, tu ar laiku tikai zaudēsi arvien vairāk karavīru un neiegūsi daudz teritorijas, ko parādīt kā rezultātu. Tas ir brīdinājums par pārlieku lielu teritoriālo izmaiņu statistikas interpretāciju. Jo vairāk Ukrainas panākumi ir saistīti ar dronu kontroli, jo labākas ir Ukrainas nākotnes izredzes turpināt virzību sev vēlamajā virzienā. Jo vairāk tas ir Krievijas nespējas pieņemt atbilstošu stratēģiju, kas atbilst tās mobilizācijas iespējām. Rezultāts, jo sliktākas ir Ukrainas nākotnes izredzes. Tomēr es šeit atzīmēšu, ka iepriekš ir pagājis ilgs laiks, līdz kaujas lauka realitāte nonāca līdz Kremļa lēmumu pieņēmējiem. Tāpēc ir pilnīgi iespējams, ka Ukraina varētu turpināt izmantot Krievijas ievainojamību vairākus mēnešus pēc kārtas. Un tas ir labs brīdis, lai pārietu pie sarunas par to, ko šie faktori kopumā mums liecina par kara vidēja termiņa attīstības gaitu. Kā sākuma punktu ir vērts aplūkot māja apmaiņas rādītājus kontekstā. 22. gada septembrī Ukraina atguva aptuveni 6000 kvadrātkilometru teritorijas. Savukārt pēdējo mēnešu laikā mēs esam redzējuši drīzāk lokālu pretuzbrukumu kombināciju, kas iespējams reizēm rada Krievijai problēmas operāciju mērogā. Mēs vēl neesam manevru kara mērogā, kas raksturoja 22. gada rudens pretuzbrukumu.
Kamēr mēs gaidām, vai Ukraina spēs pātrināt savu panākumu tempu, viena lieta ir skaidra. Uzbrukuma kampaņā ir devusi Ukrainai laiku nostiprināt savas aizsardzības līnijas un Donbasu. Acīm redzot, galvenā ietekme šeit ir tāda, ka Krievijai būs grūtāk iegūt teritoriju, ja tā atgūs iniciatīvu. Tomēr smalkāka ietekme ir tā, ka tas var dot Ukrainai lielāku pārliecību uzņemties riskus uzbrukumā. Aizsardzības līnija būtībā darbojas kā apdrošināšanas polise, samazinot uzbrukuma operāciju pilnīgas neveiksmes risku. Patiesībā šī bija viena no galvenajām problēmām ar Ukrainas pārtraukto 2023. gada ofensīvu. Kidžīva nekad tajā pilnībā neiesaistīja savus spēkus, jo nebija īstas drošības rezerves gadījumā, ja tas pārvērstos katastrofā. Noslēgumā vērts norādīt, ka Ukrainas ofensīvai vajadzētu samazināt atlikušās sarunu grūtības šajā karā. Krievija nevarēs ticami pieprasīt atlikušo Donbasu, ja Krievijai nebūs skaidra ceļa, kā militāri iegūt Donbasu. Tas ir spēkā gan tad, ja Krievijai trūkst iniciatīvas, gan arī tad, ja Ukrainai aiz muguras ir stingrākas aizsardzības līnijas. Savukārt Ukrainas domino problēma pazūd. Tas nozīmē, ka Ukrainai nav jāuztraucas par to, ka atdodot Donbasu, sekos turpmāki zaudējumi, ja tā nekad nenogāzīs to pirmo domino kauliņu. Līdzīgi, ilgstošas Ukrainas operācijas palīdzētu aizpildīt jebkādas atšķirības pušu uzskatos par to, kāds būs kara galīgais iznākums. Protams, vai tas viss patiešām novedīs pie kāda izlīguma, ir jau cits stāsts. Tātad, kādi ir mūsu galvenie secinājumi šodienai? Ukrainā notiekošajā situācijā patiešām ir vērojamas reālas pārmaiņas. Daudzi skaidrojumi par notiekošo izskaidro tikai to, kāpēc Krievija ir palēninājusies, bet ne to, kāpēc ir notikusi pilnīga uzbrukuma veiksmes maiņa pretējā virzienā. Ukrainas ilgstošie centieni iegūt kontroli pār gaisa telpu gan lokāli, gan tālākos reģionos šķiet ir galvenie panākumu virzītājspēki, un no tā izriet arī turpmāki taktiski un stratēģiski ieguvumi. Un, lai gan situācija Ukrainai ir iepriecinoša, tas tomēr jāvērtē ar zināmu piesardzību, jo labi 3 mēneši negarantē labus 26 mēnešus. Tikmēr, ja vēlaties 3 mēnešiem labu skatāmvielu, es personīgi jau gandrīz 3 mēnešus pēc kārtas to daru. Bet vēl ir daudz par ko runāt, tāpēc visticamāk tiksimies rīt. Pagaidām, ja jums patika šodienas video, lūdzu nospiediet patīk, dalieties un abonējiet, un tiksimies nākamreiz. Uz redzēšanos!